Eiropas Savienības politika ar mērķi samazināt CO2 izmešus par 55% līdz 2030. gadam un klimata neutralitāte līdz 2050. gadam ir nereāla. Utopiskās ieceres vēl vairāk palielinās Eiropas Savienības atpalicību no galvenajiem konkurentiem globālajā pasaules tirgū – ASV, Indijas un Ķīnas. Atceļams ir lēmums no 2035. gada aizliegt transporta līdzekļu ar iekšdedzes dzinējiem ražošanu, jo Eiropas Savienība nespēja konkurēt ar Ķīnas un citu Āzijas valstu ražojumiem. Mani sauc Mārtiņš Ate un esmu deputāta kandidāts no Tauta Zeme valstiskums saraksta numur 13 Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mūsu balsis ir svarīgas. Tikai kopā mēs varam panākt, ka Latvija zied Eiropā, saglabājot savu unikālo identitāti un brīvību. Balso par Tauta Zeme valstiskums, sarakstu numur 13. Uzziniet vairāk par mani, martinsate.com.